Visiem labvakar! Mans kārtējais jautājums redz zirt. Vai arī ziniet, ko šovakar? Uzlieciet man plusiņus, ja jūs izlasījāt to slaidu, kas jums ir priekšā. Čarkst. Tā, tūlīt. Tā, kā tagad? 1, 2, 3, Elīna? Labāk tagad? Aha, labi. Ja labāk, tad pieturēšos pie tāda skaļuma. Aha, tā. Kas te ir tā? Anete sveika, Ieva sveika, Vineta sveika. Ok, tā, meitenes, jā, tad jūs izlasījāt, jā, to slaidu, kas jums ir priekšā. Kad tas, ko jūs šovakar dzirdēsiet, nekādā ziņā neaizstāja apmeklējumus pie doktora, tad neaizstāja medicīnisko ārstēšanu, nedod nekādas rekomendācijas vai slimības diagnosticēšanu. Okay, tātad tikai jūs pašas uzņematies atbildību par savu rīcību vai par savu bezrīcību. Okay? Tas, ko es jums šovakar vēlos pastāstīt, tas ir tikai viens no instrumentiem, ar kura palīdzību var palīdzēt sev ātrāk izdziedināties. Viss. Tā nav ne panacēja, ne kārtējā burvju tabletīte. Okay? Tas ir tikai instruments, ar kura palīdzību jūs variet labāk justies. Tā, labi. Tā, visi man ir. Visi te ir. Okay. Nu, ko vēlreiz es jums gribu pateikt paldies par jūsu atsauksmēm, meitenes. Man bija ļoti patīkami tās lasīt. Un, ziniet, meitenes, kas ir tas, ka kādam ir varbūt vairāk rezultātu, kādam mazāk, bet tas patiesībā nemaz nav svarīgi. Ja, tāpēc, ka mums katram ir savs apziņas līmenis, ja, katram ir savs temps, kādā mēs pilnveidojamies. Galvenais ir tas, ka jums ir instrumenti, ar kuru palīdzību jūs varat iet pa to ceļu, kurš ir jūsu ceļš. Ja? Kad nevajag iet, ka jums nav jāmaldās pa visādiem labirintiem. Kaut gan no otras puses, var jau būt, ka arī, ja nebūtu šo labirintu, tad varbūt arī jūs daudz ko nebūtu iemācījušies un sapratuši. Ja? Tā kā nekas jau nav arī slikts tajos labirintos, bet tad galvenais ir tas, ka jums ir instrumentu kastīte. Tie nav vienīgie instrumenti, ja kādi man vēl ir viņu daudz, bet tik daudz, cik ir šī kursa ietvaros, tos visus es jums esmu atdevusi, un ir tikai atkarīgs no jums, kā jūs viņus lietosiet un vai jūs viņus lietosiet. Ja? Tātad, kā es jums katru reizi atgādinu, kad informācija bez prakses, tas ir pilnīgi nekas, tas ir, paklausījos, un jā, viss forši, jā, tātad ir jāpielieto noteikti praksē. Ok, labi. Tā, ejam pie mūsu šī vakara tēmas, un tātad par šī vakara tēmu, tā, nomainīšu slaidu. Vēl atgādinājums, meitenes, klausieties uzmanīgi, tāpēc, kad ieraksts, viņš nebūs uzreiz. Okay? Uzreiz ierakstu jūs nesaņemsiet, kā tas ir parasti, ja? Tāpēc klausieties šovakar uzmanīgi. Labi, tātad ne tikai jūs mācījāties, ja, un ieguvāt dažādas zināšanas, bet arī es. Visu decembri tātad mācījos seminārā, kas saucās Izdziedināties caur atmiņu. Ja, un kā rezultātā es izgāju visus 3 līmeņus, ja, un ieguvu certifikātu, ja, parādīšu jums. Tā redz, ja.
Okay. Tad ieguvu certifikātu kad es varu tātad legāli pielietot šo metodi arī savā praksē. Nu, protams, arī dalīties ar jums. Ja man šī tēma ir pašai ļoti interesanta, ja mani vispār interesē psihosomatika, ja viss, kas, to, ko mēs saucam par slimībām, ja, tas man viss ir ļoti, ļoti interesanti. Kādreiz es gribēju kļūt par medicīnas darbinieku, ja, par dakteri, toreiz nesanāca, ja, toreiz man aizsūtīja uz citu skolu. Tagad, ja godīgi, man nav vēlēšanās tos gadus sēdēt un studēt to visu medicīnu, ja, bet tik daudz, cik kas attiecās par psihosomatiku, tik daudz es pilnveidojos visādos ceļos, lai iegūtu arvien vairāk un vairāk zināšanu, kā rezultātā es arī varu palīdzēt vairāk un vairāk cilvēkiem izdziedināties, ja, bet izdziedināties tādā ne ezotērikas ziņā, bet tādā, praktiskā ziņā. Ok, jā, tātad šī tēma man ir ļoti, ļoti interesanta. Un tāpēc, lai es pati viņu izprastu vēl dziļāk, ja, man ir jānodod šīs zināšanas tālāk. Ja, tāpēc, tad, kad es pati izrunāju, ja, to, tad, kad jūs man uzdodiet jautājumus, tas palīdz man pašai labāk izprast šo tēmu, ja, varbūt kaut ko vairāk apzināties. Tieši šīs lekcijas ietveros, šīs nodarbības ietveros, es jums pastāstīšu tikai pašus pamatus. Ja, tad kādi ir saslimšanas galvenie iemesli, tāpēc, ka nav iespējams pāris stundu laikā nodot tās visas zināšanas, ja, kuras es esmu iegūsi vairāku mēnešu laikā. Bet kā pamatu, tad, lai apzinātos, kas ir slimība, kā tā rodās, kāds ir mehānisms, lai slimību izdziedinātu, ja, tad bāzes, pašu bāzi jūs šovakar saņemsiet. Vēl es zinu to, ka jums radīsies neskaitāmi daudz jautājumu, un tas ir tikai normāli, tāpēc, kad līdz šim mēs domājam tā, bet īstenībā uz to visu var paskatīties pilnīgi no citas puses, tātad no jaunas, no cits vispār jaunas zināšanas, ja, tāpēc, ko es jums ieteiktu? Es jums ieteiktu, ja jums uzrodās uzreiz kāds jautājums, pierakstiet viņu uz lapiņas. Ja? Galvā viņu neturiet, savādāk jūs viņu turēsiet galvā un pazaudēsiet koncentrāciju uz to, ko es jums vēlos nodot šovakar. Okay? Ir jautājums, pierakstat. Vēlāk, tātad, otrajā lekcijas daļā, pašās beigās, es jums došu iespēju šos jautājumus man uzdot, un tik daudz, cik es varēšu šīs lekcijas ietvaros jums atbildēt, un ja es zināšu atbildes, jums noteikti atbildēšu. Okay? Tā, meitenes, labi, skaidrs, ja, viss ir, ja, dzird, redz, viss ir kārtībā. Tik tālu skaidrs. Ok, uzlieciet man plusiņus, un tad mēs sākam. Ok, ir, labi. Nu ko, braucam uz mūsu jaunajām zināšanām. Ok, tātad, kas ir izdziedināties caur atmiņu? Vēl aizmirsu palielīties, vēl man Žilberts, ja, Žilberts Renaud, mums visa semināra laikā mums ar viņu kaut kā izveidojas tāda saikne, kaut kāda tāda nesaprotama, ja? Un viņš man uzdāvināja savu grāmatu, ja viņa tā arī saucās, viņa gan ir angļu valodā, saucās Recall Healing Pyramid of Health. Ja, viņš man viņu uzdāvināja. Viņu, protams, var arī nopirkt, bet viņš viņu pārdod saviem studentiem, ja, viņu var nopirkt viņa saitā, viņa maksā apmēram pie 100 eiro. Okay? Nopirkt viņu var, bet
Šī grāmata, ja, viņa ir patiesībā tāda kā vārnīca, ja, vārnīca, kur viņš ir salicis, piemēram, katru to diagnozes, bet slimības nosaukumu, ja, un lejā katrai slimībai tātad savu iemeslu. Ja nav pašas prakses izdziedināties savu atmiņu, ja, tad šī grāmata īstenībā, viņu ir īstenībā ļoti grūti saprast. Okay? Tā ir tāda tā kā vārnīca. Labi, par to es jums arī pastāstīju. Okay, tātad, kas ir izdziedināties caur atmiņu, jeb recall healing? Tātad izdziedināties caur atmiņu dod mums izpratni par to, kas mēs patiesībā esam no bioloģijas viedokļa. Ja mēs līdz šim apskatījām visu no psiholoģijas viedokļa, tad tagad mēs paskatīsimies no bioloģijas puses. Okay? Tad šīs zināšanas, viņas palīdzēs jums saprast, tātad no kurienes tas, vai kāds cits jūsu iekšējais stāvoklis vai simptoms, ja, ir radies. Terminu slimība šajā jomā, ja, praktiski nelieto. Jūs pēc tam uzzināsiet, kāpēc, es jums paskaidrošu, kāpēc, ja, bet nelieto. Ja, tad slimība nelieto. Nu, pirmais, no kā jāsāk, ir, protams, kam mums ir jāpasakās par šiem atklājumiem un šīm zināšanām. Ja, tad no kā viss ir sācies. Un pirmais jau tas ir Kārls Jungs, ja, tas ir tie paši pamati. Un otrais, tas ir vācu mediķis, ja, teologs, un viņa vārds ir Raigs Girds Hammers ar savu jauno vācu medicīnu. Viņam būtu patiesībā jāsaņem Nobela prēmija par savu atklājumu medicīnā, ja, bet diemžēl medicīnai tas nav izdevīgi, un tāpēc Raigs Hammers, ja, viņš pastāvīgi cīnās pret medicīnu, ja, kad medicīna ir tikai nogalina cilvēkus, un viss kaut kas viņam tur ir bijis, ja, par to es šajā nodarbībā nestāstīšu, lai nekavētu laiku. Ja, bet tad viņa atklājumiem vienu dienu noteikti, ka viņš arī saņems Nobela prēmiju par saviem atklājumiem. Nākamais, kam ir jāsaka paldies, tas ir Marks Frešē, tātad franču biodekodēšanas pamatlicējs. Jā, viņš atklāja biodekodēšanu 1968. gadā, tad vēl līdz mūsdienām. Vēl es aizmirstu piebilst to, kad Raika Hammera praksē ir vairāk nekā 40,000 gadījumu, kad cilvēki tika izdziedināti no hroniskām un neārstējamām slimībām, ja tā skaitā vēzis, ja viņam pašam bija vēzis. Okay? Tātad, no kurienes ir ņemti šie 40,000, to es pateikt nevaru, bet es jums stāstu to, ko stāstīja mums Žilberta seminārā. Okay, nākošais, kam ir jāsaka paldies, tas ir Klauds Sabā, man liekas, ka tā ir latviski, ja, kurš ir totālās bioloģijas pamatlicējs un arī viens no galvenajiem Žilberta Renaud skolotājiem. Ja, viņš pie viņa mācījās vispār neizlienot ārā no klases. Ja, tur dienām un naktīm un studēja un ņēmās. Un tad Klauds Sabā, un, protams, pats Žilberts Renaud, kurš ir izdziedināties caur atmiņu autors. Ja, viņš nav atklājis šos pašus pamatus, ja, bet viņš ir izveidojis tātad savu metodi daudz pieņemamākā veidā, nekā tā ir jaunā vācu medicīna. Okay? Tad jaunā vācu medicīna ir pamats, bet visi instrumenti, kā strādāt ar saslimšanu, tos ir izveidojis pats Žilberts Renaud. Kas man patika Žilbertā ir tas, kad viņš savos semināros, ja viņš ļoti atklāti
stāsta par visiem saviem piemēriem praksē, par pozitīviem, par negatīviem, neko nepiepušķo. Jā, tad viņš stāsta par savu pieredzi, kam viņš ir varējis palīdzēt un kam viņš nav varējis palīdzēt. Okay? Tad, kā jau es teicu, šī nav panacēja, bet viens no instrumentiem. Okay? Tātad, kas tad ir slimība? Ja tad slimība, tas ir slimība patiesībā izpauž kaut ko tādu, ko mēs par sevi nezinām. Ja tad kaut ko tādu, kas atrodas cilvēka psihes dziļākajās kārtās. Ja? Ne te, kur ir mūsu domājošais prāts, pat ne tur, kur ir mūsu emocionālais prāts, ja? Jeb limbistiskās smadzenes, bet vēl daudz, daudz dziļāk. Ja? Tad šī jaunā izpratne par to, kā un kāpēc mēs saslimstam, būs jums kā iekšējais dziednieks. Ja, tad, kad jūs apzināsieties savas emocionālās traumas un izpratīsiet pārdzīvotā pieredzi, ja, kura ir saistīta ar noteiktu slimību. Tad zem katras slimības ir kāds neizdzīvots emocionālais konflikts. Kas spēj provocēt saslimšanu? Tātad tas ir emocionālais konflikts. Un izdziedināties caur atmiņu, tātad ir izveidota, lai identificētu un atvērtu to emocionālo traumu, kura slēpjas aiz slimības. Un kā rezultātā šīs emocionālās traumas identifikācija veicina izveseļošanos. Slimība tas nav ienaidnieks. Slimība tas ir pats labākais risinājums, ko smadzenes ir izvēlējušās konkrētā laikā, lai cilvēks varētu izdzīvot un nodzīvot, cik vien iespējams ilgāk. Okay? Pagaidām tātad paliekam pie tā, ja, kad es zinu, ka jums ir daudz jautājumu, ja, bet tad pie tā, ka slimība tas nav ienaidnieks. Slimība tas ir labākais tātad risinājums, ko smadzenes ir izvēlējušās konkrētā laikā, lai cilvēks varētu izdzīvot un nodzīvot pēc iespējas ilgāk. Okay? To, kad pagātne vienmēr ir nākotnē un tā izpaužās mūsu uzvedībā, ieradumos un reakcijās, to jau jūs tagad zinat. Tad, piemēram, iedomājieties, kad jums bija 5 gadi un cilvēks sarkanā mētelī jums iesita ar koku pa galvu. Tagad, katru reizi, kad jūs redzēsiet kādu, kurš ir apģērbts sarkanā, jums atmiņā no pagātnes uzpeldēs, tātad jūsu prātā, ja, kaut kāda tā dzīves situācija, un jūs sāksiet izjust bailes no tā, ka jums it kā atkal varētu iesist. Vai arī jūs pat neapzināsieties šīs bailes, jums vienkārši liksies, ka jūs ne no šā, ne no tā sākat izjust trauksmi. Ja, tad ir stimuls un ir reakcija, un tā ir ar pilnīgi visu. Ja tikko kā jūs izjūtiet iekšējo diskomfortu, ja, trauksmes sajūta, nepamatotas bailes, tas nozīmē, ka jums ir kāda negatīvā pagātnes pieredze, kura stimulē šīs jūsu neizdzīvotās sajūtas. Okay? Tad vienkārši algoritms, kad ir tad jūsu šūniņās ir saglabājies šis negatīvais moments, un nākamreiz, lai jūs no tā pasargātu, jūsos ieslēdzās izdzīvošanas programma, un jūs sākat vairāk kontrolēt notiekošo jums apkārt. Ja, tad jums parādās iekšējā trauksme no tā, kas varētu būt nākotnē. Okay? Tad jūs uzreiz kontrolējat.
Pat ja šī sajūta jums ir nepatīkama, jums ir diskomforts, bet tā jums palīdz, tātad paglābt sevi no kaut kādām bīstamām situācijām, ja, kuras ir virtuālas, ja, izdomātas, ja, bet jūs to neapzināties no kaut kādām bīstamām situācijām nākotnē. Un Gilberts Renault viņš saka to, ka nav svarīgi, ko mēs zinām. Ja, ir svarīgi, kā mēs šīs zināšanas izmantojam. Okay? Tātad tas pats, kas par visiem instrumentiem, kurus jūs esat saņēmuši kursa laikā. Tad to, ka jūs zināt, tas vēl nav pietiekami, ir arī šie instrumenti jālieto. Ok, tālāk. Kāda ir šīm izdzīvošanas programmām, ja, kāda ir viņu jēga? Tad šīs programmas, ja viņas palīdz mums cilvēkiem tikt galā ar ikdienas situācijām. Un pateicoties jaunajai vācu medicīnai, tad mēs ieguvām jaunu skatījumu uz slimību. Tāpēc, ka tātad visas savas vēstures garumā, ja, cilvēki viņi ir darījuši un turpina darīt, ja, dažādus atklājumus. Un pats tuvākais, kam cilvēks var pieskarties, tas ir viņš pats. Ja, tāpēc, laikam, ar sevis izzināšanu cilvēks ir nodarbojies tikpat ilgi, cik vispār cilvēce pastāv. Un tāpēc cilvēka ķermeņa izpētei un tajā visiem šiem notiekošajiem procesiem, ja, kas mūsos notiek, ar šiem procesiem tātad nodarbojās dažādas zinātnes. Bet parasts cilvēks, ja, parasts tāds ikdienas cilvēks, viņš visbiežāk sastopās tātad ar medicīnu. Un tāpēc no paaudzes uz paudzi mēs esam pieraduši lietot zāles pret jebkuru slimību, ja, lai atkal kļūtu veseli. Un daudzi cilvēki pat līdz šim uzskata, ka tas ir normāli iznākt ārā no ārsta kabineta, recepšu kaudze saujā, ja, un prom uz aptieku. Tāpēc, ka recepšu esamība apstiprina viņiem to, ka slimība, ka viņa it kā nāk no ārienes. Ja, un tas nozīmē, ka tā arī ir jāārstē ar kaut ko, ko var pielietot no ārienes. Jo tas ir ērtāk. Tas ir ērtāk, bet diemžēl bērnišķīgāk. Vai arī vielprātīgāka attieksme uz slimību izveidošanos. Jo mēs taču zinām, kad ārsts tātad baltā halātā, viņš zina labāk, kā remontēt manu ķermeni. Ja viņš taču ir kļuvis par tādu mācoties tik daudz gadus. Un, protams, ka nodot atbildību par savu personisko ķermeni citiem cilvēkiem, ja, ir daudz vieglāk, īpaši jau tad, ja mums nav vispār nekādas skaidrības, kāpēc mēs pēkšņi saslimstam, vai arī vispār nesaslimstam. Jūs taču zināt, ir cilvēki, kas slimo, un ir cilvēki, kas vispār neslimo. Ir diezgan reti. Iesnas šeit tad parādās. Okay, tāpēc pat, ja ārsts spēj noteikt slimības iemeslu, tad pastāvošās medicīnas sistēma piedāvā mums to vai citu atbalstu, ja, piemēram, ja ārsts nespēja noteikt nekādu, kas cilvēkam kaiš, ja, tad pirmais, ko dara, izraksta antidepresantus. Ir, protams, cilvēkiem uz kādu laiku tas palīdz, ja, uz kādu brīdi. Bet kā jau ir zināms, kad akls cilvēks tātad ļauj sevi vest kā aitu, pie tā striķa, ja, auklas, bet redzošais, viņš atkal izvēlās pats savu ceļu, ja, viņš izvēlās pats, kur iet. Un ir tā, ka vairākums cilvēku vispār
nesaprot daudzus medicīniskus terminus. Viņi ir tik sarežģīti, ka tu vispār nesaproti, kas tas tāds ir. Ja, un tad rodās jautājums, vai tad nebūtu godīgāk vienkārši nesarežģīt nosaukumus, ja, bet pateikt pacientiem tos tā, lai viņi saprastu. Ja, tas, protams, būtu godīgāk, bet tad ārsts nevarētu atbildēt uz pacienta jautājumu par viņa kaut kādiem pašsajūtas iemesliem, jo ir kaut kādi simptomi un sajūtas, uz ko ārsts nezina atbildi. Ja, viņš vienkārši nezina. Un tāpēc labāk ir lietot kaut kādus nesaprotamus terminus, un tad pacients notic, ka tur tik tiešām ir kaut kas ļoti sarežģīts, ir jālieto izrakstītās zāles. Bet zinot tātad slimības bioloģiskās norises principus, ja, tātad tas, kas notiek mūsu organismā, mums patiesībā vairs tik ļoti šī ārstēšanās no ārienes nav nepieciešama. Ja mums vairāk nav jāslēpjas aiz nesaprotamiem terminiem, ja, un vairs nav jāpiekrīt pasīvai pacienta lomai. Es vēlreiz atgādināšu, ka es nekādā gadījumā nenoliedzu medicīnu, ja, jo tā mums palīdz tātad noskaidrot, kas tad ir cilvēkam pa vainu, tad uzstādīt diagnozi, ja, lai pēc tam jau zinātu, ar ko strādāt. Medicīnai patiesībā būtu jāiet kopā ar šīm zināšanām. Ir valstis, ir Ungārija, kur pielieto medicīnā šīs zināšanas, ir Vācijā dažas medicīnas prakses, ko šīs zināšanas pielieto. Ja, bet diemžēl ļoti daudzi pat par to nezin vai negrib zināt, bet tāpēc, ka mūsu farmācijas biznesam tas ir pilnīgi neizdevīgi. Mūsu farmācijas biznesam ir neizdevīgi redzēt mūsu veselus. Un tāpēc viena no zelta bedrēm, kura vispār ir medicīnā, tās ir alerģijas. Ja, jo alerģija, vēl ir nevis bet otrais ir terminu, ko ārsti ir iedevuši, veģetatīvā distonija. Ja, jo ārsti pasaka, ka ar to vajadzēs sadzīvot visu mūžu. Tad tikai vai tur jālieto kaut kādas noteiktas zāles, kā alerģija, tad tās, veģetatīvā distonija, tad tās. Tāpēc, ka ārsti nezina, kā viņas ārstēt, jo tā ir psihosomatika. Ar zālēm to nevar izārstēt, bet ar izdziedināties savu atmiņu 90% alerģijas var noteikti. Ja, es nerunāju par saucamo veģetatīvo distoniju, tāpēc, kad izdziedināties savu atmiņu, neoperē ar terminiem, bet skatās tieši pašus simptomus, ja, un strādā ar tiem. Un tāpēc ar šo zināšanu palīdzību katrs cilvēks spēj tieši apzināties, kāds lēmums ir jāpieņem noteiktas slimības gadījumā un kādu terapiju izvēlēties. Ja tad mums ir jābūt gataviem uzņemties atbildību uz sevi par savu veselību, vai par savu slimību. Okay? Un tāpēc cilvēki, mēs esam diezgan sarežģītas būtnes, ja, un mums ir pastāvīgi kaut kādas grūtības un jāmeklē dažāda risinājumu stratēģija. Ja, tātad dažreiz notikumi, kas notiek mūsu dzīvē, ir traumatiski, ja, un tāpēc tad, kad mūsu psihe ar tiem netiek galā, tad tātad nosūta šo traumatisko notikumu uz mūsu ķermeni, ja, tad saglabāt tur. Bet mēs to saucam par slimību. Bet patiesībā organisms sāk jūs aizstāvēt. Tad darīt jūsu vietā, palīdzēt jums tikt galā ar šo situāciju. Un tas, protams, var izpausties dažādos fiziskos simptomos. Izanalizējot savu pagātni, ja, jums ir iespēja izdziedēt savas brūces, pateicoties
tām atmiņām, kuras atver mūsu apziņa. Un tāpēc tikai tas, kurš ir atbrīvojis savu atmiņu no bailēm un ir izturējis šīs savas sāpes, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tagadnē, ja nevis mokoties no sāpīgām pagātnes atmiņām. Nākamais, ar ko es vēlos jūs iepazīstināt, ir jūs savā priekšā redzat raķeti, jā, jeb veselības triādi, un kā metafora, lai to paskaidrot, kā tas viss strādā, kā metafora tam ir ņemta raķete. Tātad jūs redzat 3 līmeņus. Mēs sākam no pašas lejas. Un pašā lejā tātad pirmais līmenis, tas ir mūsu fiziskais ķermenis. Tātad mēs visi sastāvam no apmēram 70–80 tūkstošiem miljardu atsevišķu šūniņu. Un katra šūniņa efektīvi strādā, lai tātad optimāli funkcionētu visa mūsu sistēma. Ja, piemēram, gremošanas sistēmas šūniņa pārstrādā un izstrādā gremošanas fermentus, ja, pateicoties kuriem viss organisms tātad tiek nodrošināts ar tam visām nepieciešamajām vielām. Okay? Tad katra šūniņa strādā uz mūsu izdzīvošanu. Otrais līmenis, tas ir, es zinu, ka tur man ir uzrakstīts prāts, kaut gan tas ir nepareizi, es viņu nepārlaboju, bet otrais līmenis, tas ir smadzenes. Ja, tātad smadzenes, tas ir visa mūsu ķermeņa kontroles centrs. Tad katra ķermeņa daļiņa tiek kontrolēta ar tai atbilstošu smadzenes daļu. Ja, tad smadzeņu funkcija sastāv tajā, lai uzturētu mūsu dzīvotspēju. Un smadzenes tā ir tāda kā spēcīga datorprogramma, kura ir ieprogrammēta katra indivīda bioloģiskajai izdzīvošanai. Ja, lai saprastu, kā ir virzīta cilvēka bioloģija, ir vienkārši nepieciešams padomāt par to, kādos apstākļos eksistēja un attīstījās bioloģiskā suga. Ja, ir pagājis patiesībā pārāk maz laika no tiem laikiem, kad cilvēki sāka dzīvot atbilstoši drošā vidē. Ja, agrāk mūsu senči skraidīja pa savannu, ja viņiem vajadzēja izdzīvot, lai viņus tur leopardi neapēd, lai tur vēl kaut kas nenotiek. Ja, tad mūsu bioloģiskie mehānismi vienmēr ir bijuši virzīti, lai mūsu senčus pasargātu no bīstamās un tādā laikā pat naidīgās pasaules. Ja, tad šie bioloģiskie procesi, viņi jau nekur nav pazuduši. Viņi ir te, mūsos iekšā. Un tāpēc mūsu smadzenes, ja, ir iemācījušās pastāvīgi apstrādāt miljards informāciju bitu, ja, no ārējiem un no iekšējiem receptoriem. Ja, lai viņām būtu iespēja izvēlēties pašu efektīvāko reakcijas stimulu saņemšanai, ja, lai katrā nākamajā momentā viss organisms turpinātu palikt dzīvs. Tad katrā momentā smadzenēm ir viss kā no jauna, tāpēc, kad ienaidnieks, ja tādā savannā, viņš var uzrasties jebkurā momentā. Tad smadzenēm viņam ir visu laiku jābūt uzraudzībā, ja, tad mūs pasargāt. Smadzenes nekad nepārstāj strādāt, nekad. Ja, viņas pastāvīgi ir saņēmušas miljardiem datus no visa ķermeņa maņu orgāniem, kuri iziet gan no iekšienes, gan no ārienes. Un pēc tam jau smadzenes tātad analizē, izzina, ja, salīdzina šo informāciju ar to, kas jau glabājās, ja, atmiņā. Nu, un pēc tam, tad, kad tas viss tur ir apstrādāts, ja, smadzenēs, viņas izdod rezultātu jau programmu veidā.
Ja, šīs programmas tās ir tās, kuras tiek nosūtītas ar elektriskajiem un magnētiskajiem impulsiem uz katru mūsu ķermeņa daļiņu. Nu, un, protams, tas viss notiek, lai izdzīvotu viss organisms kopā. Ja, piemēram, tagad uz planētas Zeme par pašu spēcīgāko superdatoru, ja, kurš kontrolē, uzskata, par pašu spēcīgāko datoru uzskata NASA pavadoņus, ja, un to sauc par 4. vai 5. paudzes datoriem, tad tādā gadījumā cilvēka smadzenes var būt par nezinu, tur 15. paudzes datoriem. Ja, jo smadzeņu apjomu ja, var salīdzināt ar nu, tādu kā milzīgu cieto disku, ja, kurš piefiksē katru detaļu cilvēka dzīvē no viņa ieņemšanas brīža. Un ne tikai no ieņemšanas brīža, bet par to vēlāk. Okay? Tātad smadzenes piefiksē katru detaļu cilvēka dzīvē no viņa ieņemšanas brīža. Un smadzenēm, ja, viņām vēl piemīt dispečera programmas sistēma, ja, kurā izplata tātad savu ietekmi pa visu ķermeni un visu mūsu nervu sistēmu. Un tāpēc ļoti daudz slimību tās ir bioloģiskās miedarbības traucējumi starp to smadzenes daļu, kura kontrolē noteiktu orgānu. Noteiktu orgānu un atbilstošu orgānu, kurš savukārt funkcionē saskaņā ar individuālo programmu. Varbūt tas tagad liekas neskaidrs, bet jūs to sapratīsiet. Līdz šīs nodarbības beigām jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Ja starp orgānu un smadzeņu daļu ir pretrunas, ja viņi strīdās savā starpā, tad to mēs saucam par specifisku bioloģisko konfliktu. Ja, piemēram, ja cilvēks ir slims, tad mēs uzskatām, ka tas ir nepareizas miedarbības starp smadzenēm un atbilstošā orgāna šūniņu rezultāts, ja, kurš ir izsaucis specifisko bioloģisko konfliktu. Ja, kas ir konflikts, par to nedaudz vēlāk. Okay, tā, tas bija otrais līmenis, ja, tātad mūsu smadzenes, un trešais līmenis, tā ir mūsu psihe. Un tur ietilpst saprāts, domas, jūtas, pārliecības, reliģiskie uzskati, izglītība, dzīves uztvere, pasaules uztvere. Tad viss tas mūsu, tas saucamais domājošais prāts. Ja, tad saprātam kā daļai no psihes, ja, piemīt funkcija translēt informāciju smadzenēs. Nu, un saprāts arī ir tas galvenais, nu, tā kā dators. Ja psihe dod smadzenēm iespēju sajust, tad psihe jūt, saprāts analizē. Un smadzenes atdod komandu ķermenim. Un ķermenis jau šo komandu izpilda. Ja, tāpēc atkārtošu vēlreiz, saslimšana, tas ir smadzeņu pats labākais risinājums, lai cik vien iespējams ilgāk paliktu dzīvs psihiskās traumas brīdī. Ja, tātad psihe jūt, saprāts analizē, smadzenes atdod komandu ķermenim, un ķermenis izpilda šo komandu. Ja, tad simptomu veidā. Ja kā piemēra veidā, tad piemērs. Ja, piemēram, mazs bērns ja, mācās braukt ar velosipēdu. Mazs puika, ja, viņš vēl neprot braukt ar velosipēdu, viņš tur kādu brīdi mācās ar tādu stabilizējošo riteņu palīdzību, ja, kas ir pielikti, tā kā trīsritenis, ja var teikt.
Jā, lai viņš varētu noturēt, aizmirsu vārdu, pilnīgi izskrien no galvas. Labi, jūs zināt, ko noturēt. Aizmirsu. Okay, un tad vienreiz viņa tētis, ja, lai viņš varētu noturēt līdzsvaru. Okay. Nu, vienreiz viņa tētis, ja viņš padomā, ka, beidzot ir pienācis moments, kad tie palīgi riteņi ir jāņem nost. Viņš dēlam saka, zini, dēliņ, pietiek, tu jau līdzsvaru proti noturēt, es tos riteņus ņemu nost. Un sāc braukt vispār bez kādas palīdzības. Ja? Sāc braukt kā liels vīrs. Tad rezultātā bērns sāk braukt, ja? Sāk mīties uz priekšu, tētis viņu palaiž vaļā, un tad bērns, viņš saprot, ka viņš brauc viens, vairāk nekādas palīdzības viņam nav. Un viņš sāk sevī izjust šīs pieaugušas bailes. Ja viņš sāk tik spēcīgi baidīties, ka viņš var nokrist, ja kad viņš tūlīt nokritīs, nenormālās bailes iekšā. Un vienīgais risinājums, ko tajā brīdī smadzenes var viņam piedāvāt, ja, lai izglābtu viņu, ir nokrist. Ja, lai pārstātu baidīties, smadzenes dod signālu uz ķermeni, kad ir jānokrīt. Tad krišana dotajā gadījumā būs veids, kā atbrīvoties no bailēm, nokrist. Ja nokriti, viss, no kā tur vairs baidīties, viss cauri. Tāpēc ideāls variants, kā pārstāt baidīties no kaut kā, ir dabūt to, no kā tu baidies. Tam pat nav jābūt fiziski. Ja, pievērstiet uzmanību tām domām, kuras periodiski kādam no jums nāk galvā, tur, piemēram, es esmu stulbs, es jūtos pazaudējies, es nevienam neesmu vajadzīgs. Tad tas, ko jūs domājat, tā arī jūs jūtaties, ja, kā stulbs, kā nevajadzīgs vai vēl kāds. Nākamais, tātad, kāpēc mēs saslimstam? Šis ir ļoti svarīgi, ja? Uzmanīgi klausieties. Tātad, kamēr konflikts ir psiholoģisks, mēs neslimojam. Mēs saslimstam tad, kad konflikts kļūst bioloģisks. Tajā momentā, kad smadzenes ir nolaidušas neatrisināto konfliktu ķermenī. Un tāpēc slimība tā ir atbilde uz atbilstošu psiholoģisku vai emocionālu konfliktu, kuru cilvēks nav bijis spējīgs izturēt. Un atbilstoši viņa pārliecībām, ja, un dzīves uztverei, ja, jo katru situāciju dažādi cilvēki uztver dažādi. Ja, tas jau nenozīmē, ka, ja mēs iekļūstam vienādā situācijā, tad mēs uzreiz visi arī saslimsim. Nē. Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir cilvēka dzīves uztvere. Ja, tāpēc slimība tā tad ir izdzīvošanas režīms. Dabā, tad, ja dzīvnieki netiek ar kaut ko galā, tad vai nu viņi nomirst, vai arī viņi atrisina konfliktu. Un kā dzīvnieki atrisina konfliktu? Ar tādiem pašiem izdzīvošanas instinktiem, kā ir arī mums. Ja tur, piemēram, izliekās pa mirušu, ja mēs neizliekamies, tā fiziski, ir arī, kad izliekamies speciāli tur fiziski pa mirušu, ja, bet piemēram, pastāvīgs nogurums. Tā ir patiesībā aizsardzības funkcija, izdzīvošanas instinkts. Ja, kad es izliekos pa mirušu, ja, kad man ir tāds pārgurums. Ja, vai, piemēram, dzīvnieki, tad vai nu viņi izliekās par mirušiem, vai nu viņi aizbēg, vai nu viņi cīnās. Mums tātad cilvēkiem ir tieši tas pats. Ja, tie ir mūsu izdzīvošanas instinkti. Bet mēs, atšķirībā no dzīvniekiem, spējam savu dzīvību saglabāt ilgāk, ja, jo mums ir domājošais prāts, kurš atrod sev risinājumu. Tad, ja risinājums netiek atrasts, tad smadzenes to nosūta uz noteiktu ķermeņa daļu, lai cilvēks spētu funkcionēt, ja, lai viņš spētu dzīvot.
Un tāpēc mēs varam būt dusmīgi uz savu slimību, varam ar loģisko savu prātu nesaprast, ja, nu kā tas ir, ka slimība ir izdzīvošanas veids, ja no tik daudz slimībām nomirst. Nu, kas tas par murgu? Ja, bet dabai, mūsu bioloģijai, pašā saslimšanas sākumā, tā ir pati vēlamākā programma. Tas ir ceļš uz izdzīvošanu. Ja, tāpēc slimība tas nav traucējums, bet adaptācijas veids, jo slimība mums dod laiku, lai mēs atrastu risinājumu. Ja, tad visas mūsu reakcijas, tā ir adaptācija. Ja, simptoms, tā ir reakcija uz rīcību, par kuru mēs esam aizmirsuši. Ja, jo psihe ar to netika galā. Smadzenes nolaida to ķermenī. Ja, tad kāda mūsu ķermeņa daļa vienkārši tādā veidā pielāgojās apkārtējām izmaiņām. Nu, piemēram, ja mēs saņemam saules dūrienu, ja, tad mēs tā uzreiz varam novērot reakcijas savā ķermenī. Ja, mums slikta dūša, tā ir reakcija. Piemēram, ja mēs apēdam kaut ko vecu, ja, tad mums ķermenis uzreiz reaģē, ja, ar vemšanu. Mēs taču nesakām, ka mēs esam slimi uzreiz. Tad ķermenis viņš adaptējās, lai mēs spētu izdzīvot. Tad dod signālu, kad tur ir kaut kas nevajadzīgs, tev viņu vajag uz āru. Ja, tad vemjam. Ja, tāpat tas notiek mūsu psihiskajā līmenī. Ja, piemēram, ja mēs kaut ko nevaram pieņemt, ja, tad neesam varējuši atrisināt to psihiskajā līmenī, tad fiziskajā līmenī tas izpaužās kā šī sliktās dūšas sajūta, ja, kad ir nesaprot, ka slikta dūša, ir stāvokļi un neesmu, nekas nav, bet slikta dūša. Ja, tad kaut kas netiek pieņemts psihiskajā līmenī. Okay? Tad šīs reakcijas, visas mūsu reakcijas ir pilnīgi tātad uz šiem visādiem simptomiem. Spontānā izdziedināšanās notiek tad, kad bioloģiskais konflikts, kurš ir katras slimības pamatā, tiek apzināts. Tad smadzenes saņem pierādījumu un saprot, ka vairs nav nepieciešams šo programmu uzturēt sevī. Viss ir mainījies. Ja, tad tāda izveseļošanās viņa notiek momentāli. Ja, man ir pašai tāda sava pieredze ar to. Ja, tātad izdziedināšanās, izveseļošanās notiek momentāli, tad, kad ir apzināts konflikts. Nu, pēc tam, protams, seko atjaunošanās fāze, ja, organismam. Un tad jau cilvēks atjaunošanas fāzē viņš var just temperatūru, noguruma sajūta, ja, dažādi citādi simptomi, ja, viss kaut kas, par kuru es nestāstīšu šeit, bet par kuru es stāstīšu nākamajā projektā, nākamajā kursā. Tad par ātru un spontānu izdziedināšanos mēs saucam, kad kāds ātri pāriet no saslimšanas stadiju, no saslimšanas stadijas uz izveseļošanās stadiju. Un izveseļošanās stadija var būt kā iekaisumi, tur infekcijas kaut kādas. Jūs taču zināt, tad, kad mēs nobrāžam kāju, ja pēc tam, kad tas dzīšanas process, viņš ir patiesībā pats sāpīgākais. Tad tur strūtas uzrodās, ja, kas patiesībā ir visas atmirušās tās šūniņas, ja, tad iztīrās. Tas ir izdziedināšanās process. Mēs taču nesakām, ka slimība kaut kāda. Nē, mēs zinām, ka tas ir normāli. Okay. Nākamais, par ko jums ir jāzina, ir tātulīt. Ir tāda slimības attīstība. Okay? Tāda slimība sastāv no daudzām stadijām. Ja, mēs to varam apskatīt kādu likumsakarīgu secību. Un ir ļoti svarīgi izprast šos komponentus, katru atsevišķi.
un arī kopā, lai mēs pareizi novērtētu, kādā tieši slimības attīstības etapā atrodas slimnieks. Ja, un ar to pašu mēs tātad varam cilvēkam palīdzēt, veicināt viņā atveseļošanos. Un pirmais, kam ir vispār jābūt, tātad tas ir notikums. Tad, kad ir kaut kas noticis, kaut kas, kas ir aizskāris cilvēka vērtības. Ja, tad, kad notiek kāds emocionāls notikums, tad cilvēks viņš šo notikumu pārdzīvo reālā laikā, ja, tad šeit un tagad. Bet spilgtums un šī pārdzīvojuma dziļums, ja, tas jau būs atkarīgs no tā, cik tātad cilvēks ir psihiski pieaudzis, ja, cik viņš ir emocionāls, ja, atkarīgs no viņa ieliktajām psihikas īpašībām, īpatnībām, pasaules uztveri, pārliecībām, ja, viss tas. Ja, piemēram, ja kādi notikumi notiek ģimenē, piemēram, tad, kad bērns atrodas mātei dzemdē, ja, tad vēl nedzimušā bērna atmiņā ierakstās tie notikumi, kurus pārdzīvo māte. Bet atcerieties, nevis tā uzreiz, kad mamma par kaut ko pārdzīvoja, ja, tas uzreiz ierakstīsies bērnam atmiņā. Nē. Ja, tam ir jābūt bioloģiskam konfliktam, par kuru es stāstīšu vēlāk. Ja, tad bērna nedzimušā bērna atmiņā ierakstās tie notikumi, kurus pārdzīvo māte, vai tie notikumi, kuri notika visā dzimtā, bet netika līdz galam izdzīvoti. Ja, tos mēs vēl saucam par dzimtas noslēpumiem. Žilberts Reno saka, mēs esam tik slimi, cik mums ir noslēpumi. Kā viņš teica to angliski, we are sick as our secrets. Tā viņš kaut kā teica, ja? We are sick as our secrets. Ja? Tik cik noslēpumi, ja? Ziniet, kā dzimtā nestāsta, ja? Tur bērnam neatklāja taisnību, ka tas nemaz nav viņa tēvs, ja? Vai vēl kaut ko. Okay, tas viss ļoti, ļoti ietekmē. Ja? Tas ir pirmais. Otrais tā ir tātad emocionālā trauma, tad kā šis notikums lika mums justies. Tad kāds pārdzīvojošs notikums, kurš ir uztverts tātad kā emocionālā trauma. Bērns pārdzīvo emocionālo traumu kā bērns. Ja bērnam viss to, ko viņam saka mamma, viņam viss tas ir nopietni. Ja mamma pasaka savam bērnam, kad, ja tu nedarīsi to vai to, es no tevis atteikšos, es tevi nemīlēšu, bērns to uztver pilnīgi, ka tā arī ir. Okay? Tāpēc nevajag jokot ar bērniem, tad, kad vecāki viņiem draud, kad mēs tevi atstāsim. Okay, tad bērns pārdzīvo emocionālo traumu kā bērns, bet pieaugušais kā pieaugušais. Ja, bet ir viens bet. Ja mēs runājam par atrašanās periodu mātes dzemdē, tad emocionālā trauma tātad bieži ierakstās augļa psihiskajā atmiņā tā, it kā viņš to būtu pārdzīvojis. Tad auglis, tas ir kā sūklis, kurš sevī uzsūc vecāku un citu ģimenes locekļu emocijas, dzimtas. Okay? Piemēram, ja mammai palīdzēja izdzīvot tas, ka viņa visu laiku uztraucās, tad bērns to var pārņemt kā uzvedības modeli un visu laiku uztraukties par to, ka tik kaut kas nenotiek. Visu laiku, kad, ja nu notiks tas. Ja tad tādā veidā viņš patiesībā uztur savu drošību. Vai, piemēram, vēl ir sievietēm, ja, kad sieviete jūt, kad viņa ir attiecībās tikai tad, ja viņa rīko pastāvīgas greizsirdības scēnas. Ja, tāpēc, kad mammai tās pats uzvedības modelis. Tad, kad ir greizsirdības scēnas, skandāli,
trauku sišana, tad viņa jūt, ka viņa ir attiecībās. Savādāk, kas tās par attiecībām? Tās nav attiecības. Ja, ka mēs vispār nestrīdamies, nekādas greizsirdības, nē, tā nē. Ja, tad sievietei ir tāda programma, ja, kad, lai es justu, ka es esmu attiecībās, man ir visu laiku jāpārbauda, tur jāčeko telefons, jātaisa greizsirdības scēnas. Okay? Histērijas, ja. Tātad trešais ir mūsu reakcija. Tātad cilvēka reakcija uz emocionālo traumu ir atkarīga no tā, kā viņš tātad attiecās pret notikušo. Ja, tad vienam tas ir, kas tur, otram nē. Tad cilvēks pats nolēm, kāda tieši ir viņa personīgā attieksme pret notikušo. Tās ir viņa pārliecības, viņa domāšanas šabloni. Ja, un situācijas risinājums var būt kā apzināts vai arī neapzināts. Ja, piemēram, gadījumā ar augli dzemdē vai ļoti mazu bērnu, ja, tad situācijas risinājums vai pārliecības pieder mātei, ja, vai citam bērna aizbildnim. Ja, un caur viņu attieksmes prizmu, mātes attieksmes prizmu, aizbildņa attieksmes prizmu, tā tiek pārnesta uz bērna psihi vai augļa psihisko atmiņu. Nu, un 4. līmenis, ja, tas jau ir tad, kad ir pati slimība, tad vairākos gadījumos notikušās emocionālās traumas rezultātā, tātad tas viss izpaužās fiziskajā plānā, tātad mūsu simptomos, slimībās. Ir tātad gadījumi, kad slimība ir tāda psihiatrisks raksturs, ja, tur psihe, ja, depresija, šizofrēnija. Ja, tātad šajā gadījumā fiziskais uzbrukums ir smadzenē, ja, nevis ķermenīs, bet smadzenē. Tālāk, kas tad provocē saslimšanu? Ja, tad pirmais tas ir negaidīts emocionāls šoks. Tad cilvēka psihe pārdzīvo kādu noteiktu šoku un sāk meklēt problēmas atrisinājumu. Ja cilvēks kā vesela radība neatrod atrisinājumu, tad tam pieslēdzās smadzenes un materializē to ķermenī. Tātad smadzenes mums nopērk laiku, kā jau es jums teicu, pateicoties, kam cilvēks izdzīvo. Turiet galvā šo metaforu raķeti. Ja, tad atgādinu, kamēr konflikts ir psiholoģisks, cilvēks nesaslimst. Ja, tāpēc, kad es zinu, kad uzreiz cilvēks sāk domāt, Dievs, tu jau vispār nevar uzšķaukties, es saslimšu, ja tur tas. Nē, kamēr ir psiholoģisks, cilvēks nesaslimst. Slimība izveidojās tad, kad konflikts kļūst par bioloģisku. Ja, tas cilvēks atrodas neatrisinātā konfliktā, dzīvo pastāvīgā stresā, domā tikai par savu problēmu, viņš nevar gulēt, viņš nevar ēst, vai viņš arī daudz ēd, ja, un viņš pakāpeniski zaudē spēkus. Ja, tādā stāvoklī nav iespējams bezgalīgi dzīvot. Tad ir nepieciešams iziet no konflikta ārā. Ja, lai atbrīvotos no tā, mums ir nepieciešams atpūsties. Ja tas nenotiks, tad smadzenes atradīs savu problēmas risinājumu. Ja, smadzenes nevar izmainīt situāciju bez ķermeņa palīdzības. Ja, viņas atradīs ideālu risinājumu ķermenī un ar to pašu likvidēs mūsu psiholoģisko stresu. Ja, tad smadzenes pārnesīs konfliktu uz mazu daļiņu noteiktā ķermeņa daļā, kura tagad atbilst noteiktam konfliktam. Ja, konflikts paliek tas pats, bet tagad jau tam piemīt fizioloģisks raksturs. Okay? Un te tad arī sākās slimība. Ķermenis saņem laiku, lai izglābtos, pateicoties stresa pārvietošanai, psihe saņem laiku, lai izglābtos, pateicoties stresa pārvietošanai kādā ķermeņa daļā, bet kā maksa par to, tā ir slimība.
Es jums došu vēlāk vairākus piemērus, jā, lai būtu saprotams. Ja tātad dienas laikā, bieži arī naktī, ja mēs esam pastāvīgi pakļauti tātad dažādiem ārējiem faktoriem. Un mūsu ķermenis tātad reaģē uz šiem ārējiem faktoriem. Vairākums līdzīgu reakciju viņas notiek neapzināti. Un par šīm reakcijām tātad valda mūsu veģetatīvā nervu sistēma. Un tā ir viens reaģēšanas veids. Ja, tad ar funkcionālām izmaiņām mūsu ķermeņa orgānos. Tad, kad veģetatīvā nervu sistēma nolasa apkārtējos notikumus kā konfliktu, tā momentāli dod komandu organismam pārkārtoties. Ja, vai kādai noteiktai organisma daļiņai, lai spētu funkcionēt jaunā situācijā. Tad, kad konflikts ir atrisināts, tad veģetatīvā nervu sistēma viņa atkal ieiet savā sākuma stāvoklī. Tad organisma pārkārtošanās tā ir nozīmīga, mērķtiecīga, speciāla bioloģiska programma, ja, kura tiek ieslēgta bez apzinātā prāta dalības. Okay? Piemēram, ja jūs tagad paņemtu miltus mutē, jūs taču nedomātu, kas tagad jums ir jādara. Ja, tad organisms uzreiz, ko viņš dara, ieslēdz programmu siekalas, lai tos tur miltus saslapinātu, lai jūs tur neaizrītos vai vēl kaut ko. Ja, tā ir viņa programma. Vai, piemēram, ja jūs tagad iedomāsieties sulīgu citronu, ja citronu sula ietek jums mutē, jums uzreiz izdalās siekalas. Ja, tad bez kādas piepūles jums taču par to nevajag domāt. Man tagad vajag, lai man izdalās siekalas. Ja, tas ir mūsu ķermeni ieprogrammēts, tā ir bioloģiskā programma. Ja, tad smadzenes ir vienmēr ieprogrammētas uz izdzīvošanu. Ja tās uzņem stresu kā draudus izdzīvošanai, bet slimība tā ir izdzīvošanas programma. Jo mūsu autonomajām smadzenēm it kā nozīmē, ka tas tā arī ir. Ja, atceraties, kad mūsu prātam nepastāv laiks, ja, smadzenēm nepastāv laiks. Tad, kad jūs pārdzīvojat par nākotni vai par pagātni, jūs to izjūtiet šeit un tagad. Ja, tad it kā tas nozīmē, ka tas tā arī ir. Tad psihe spēcīgi turās pie domām un sajūtām, kuras asociējās ar konkrētu emocionālo šoku. Pat ja jau šis šoks ir piedzīvots 15 gadi atpakaļ, ja mēs pat par viņu neatceramies. Smadzenes atdzīvina pārdzīvotās pieredzes atmiņas nevis līdz galam, ja, nevis tā, kā tam būtu jābūt pareizi, bet atgriežas pie šī neizdzīvotā atkal un atkal. Ja, piemēram, konflikti, ja, tur negaidīts darba zaudējums, mātes slimības, šķiršanās, ja, negaidīts. Ja, tad šajā momentā, kad kaut kas tāds notiek negaidīts, tad cilvēks ir aizņemts ar domām, uztraucies un stresa ietekmīgs. Ja, bet šai informācijai tad ir nozīme emocionālajā un psiholoģiskajā līmenī. Līdz šim momentam, kamēr viņš to sev pa galvu tur vāra, ja vēl nekas nav noticis. Nekas fizioloģisks vēl nav noticis. Viņš tikai to pārdzīvo psiholoģiski. Tas vēl ir tikai psiholoģisks konflikts, bet ne slimība. Ja, tad visa mūsu pastāvēšana tiek kontrolēta ar psiholoģiskiem konfliktiem. Mēs pa dienu ejam cauri tādiem simtiem tūkstošiem, ja, bet tas jau nenozīmē, ka mēs uzreiz saslimstam. 100% enerģijas smadzenes tērē, lai apstrādātu un atrastu risinājumu šim konfliktam. Ja, tad simpatiskā nervu sistēma kontrolē fizisko ķermeni, ja, kurš ir fiziskais ķermenis, ir galvenais tātad enerģijas lietotājs. Un ja cilvēks, ja viņš nesasniedz šo relaksācijas fāzi, ja viņš visu laiku pārguris un pārguvis,
tad noved sevi līdz vai nu līdz letālam iznākumam, ja no milzīgā pārguruma, vai arī neuzmanības pēc, ja ir letāls iznākums, vai arī vienlaicīgi abu iemeslu pēc. Ja, bet smadzenēm nāve, tas ir zaudējums. Ja, tāpēc dotais konflikts, kurš cilvēkam nav izdzīvots, viņš novietojās smadzenēs tieši tajā zonā, kura ir ideāli piemērota konkrētam konfliktam. Un šīs zonas dakteris Dirks Hamers sauc par Dirka Hamera perēklis, ja, tām zonām. Ja, ka smadzeņu perēklis materializē konfliktu, kurš ir saistīts ar atbilstošu zonu. Ja, tātad viņš sasaista atbilstošu zonu fiziskajā ķermenī ar atbilstošu ķermeņa orgānu. Ja, smadzeņu daļa sasaista atbilstošu ķermeņa orgānu kopā. Par šīm zonām arī šajā lekcijā nestāstīšu, tur ir daudz ko stāstīts, ja? Bet tāds sīkāks, lielāks apraksts būs jaunajā kursā, par kuru arī es jums vēlāk pastāstīšu. Ok, tātad, kad cilvēks sastopās ar psiholoģisku konfliktu, tad viņš pārstāja apzināties to, kas viņam notiek apkārt. Ja? Cilvēks vāji kontrolē savu pastāvēšanu. Un tāpēc viņš ir kā savu smadzeņu gūsteknis. Ja? Piemēram, tad, kad cilvēks iet pāri ielai un viņš ir neuzmanīgs, tad taču viņu var notriekt mašīna. Pareizi? Ja viņš būs tur neuzmanīgs tumšā mežā, tad viņu var apēst pelēkais vilks. Ja bez smadzenēs ir ieprogrammēts tā, lai nodrošinātu mūsu izdzīvošanu, ja? Visu laiku. Kas, kur, ja ir kāda draudoša situācija. Ja, tāpēc smadzenes nevar ilgi funkcionēt smagā stresa stāvoklī. Jo piecelties no rīta dzīvam, tas ir smadzeņu galvenais mērķis. Ja smadzeņu mērķis ir pagarināt mūsu dzīvi. Ja, lai mēs tur nepakļūtu zem mašīnas, ja, tad, kad mēs ejam pāri ielai, tas arī automātiski paskatāmies pa labi, pa kreisi, un nav svarīgi, kādam dievam jūs tur ticat, vai likteni, vai vēl kaut kā. Mēs vienalga paskatīsimies pa labi vai pa kreisi. Okay. Bet, ja tātad mūsu smadzenes Ja es tikai pastāstīšu par to, kādus instrumentus lieto terapijā izdziedināties savu atmiņu. Ja, tātad pirmais, tas ir apzināties tātad saspiestās emocijas, ja, kuras negatīvi iedarbojas uz cilvēku un noved pie saslimšanas, tad atrast konfliktu. Tad, kad viņš ir atrasts, tas vēl nenozīmē, kad cilvēks visu uzreiz izdziedināsies, vēl viņu vajag izdzīvot, pārdzīvot. Okay? Tad izdziedināties savu atmiņu ir ļoti svarīgi, saucās plāns un mērķis, ja, ieprogrammētā uzvedība. Ko nozīmē plāns un mērķis? Tas ir 9 mēneši pirms mamma palika ar mums stāvoklī. 9 mēneši grūtniecības laiks, ja, kas viņai tur viss, kas tur bija. Un 1. dzīves gads. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākamais, ar ko strādā izdziedināties savu atmiņu, ir atkārtojošies cilvēka dzīves cikli. Ja, tāpēc jums bija nepieciešams aizpildīt šo formu, izdziedināties savu atmiņu, lai no turienes jūs sāktu analizēt savu dzīves līniju. Okay? Tad, kad cilvēks atnāk pie manis ar kaut kādu noteiktu fizisku simptomu, ja, tad pirmais ir jautājums, kad tas sākās un kas tad viņa dzīvē notika.
Vēl otrais ir tātad cikla dalīšana uz 2. Okay? Tātad, ja, piemēram, parasti pirmā atbilde ir tad, kad cilvēks atnāk, nu, piemēram, alerģija, ja, viņš atnāk, viņam prasi, bija kaut kāda šķiršanās vai kas? Nē, nekas nebija. Ja, pirmā atbilde ir nē, tāpēc, ka, nu, ja jau cilvēks zinātu, tad jau viņam tā alerģija nebūtu. Ja, pirmais ir uzreiz nē. Tad mēs ejam pa cikliem, skatāmies pa gadiem, ja, kamēr tiek atrasts konflikts. Nākamais instruments, tas ir paudžu sindroms. Ja, tas ir tad, kad nav atrisināts konflikts vienā paudzē, tas pāriet uz nākamo. Ja, caur šūniņām, caur sēklu. Lai arī mēs nevaram saprast, kāda ir saistība starp emocijām un slimībām, tad tas nenozīmē, ka šī saistība nepastāv. Ja mēs vienkārši nezinām, ja nezināšana. Jā, tad mums ir katram sava programma, kuru mums ir ielikuši mūsu bioloģiskie vecāki. Jā, tad šī programma ir izveidojusies vēl pirms bērna piedzimšanas. Ja, kaut kas notiek vecāku dzīvē, vēl pirms ieņemšanas vai ieņemšanas brīdī, vai grūtniecības laikā, vai pēc piedzimšanas pirmajā dzīves gadā. Ja, tas viss notiek bez paša bērna apziņas. Ja, tad, ja nav vecāki izdzīvojuši kādu konfliktu, tas tiks nodots bērnam. Bet uzreiz nevajag satraukties, ka kas tur man tagad ir pa programmām vai vēl kaut ko. Nē, to visu, ja tas bija vecākiem, ja, tad mums jau it kā nevajag ar viņiem strādāt. Mums jau ir jāstrādā vienalga ar savām sajūtām. Mēs taču viņus jūtam. Ja, tad jāstrādā ir ar savām sajūtām. Okay. Tātad daži mērķi, ja, ko vecāki mūsos ieliek, ir patīkami, viņiem ir patīkami sekot, ja, bet daži var kļūt briesmīgi un par īstu elli bērniem. Ja, tad viss seko bioloģiskajam likumam. Tad plāna, mērķa laikā vecāku psiholoģiskie konflikti kļūst par bērnu bioloģiskajiem konfliktiem. Mamma, tētis par to sapņoja par kaut ko, bet es to iemiesošu dzīvē. Tad mūsu ķermenis, atcerieties, nekad nekļūdās. Mēs taču nesāksim sala laikā svīst. Nu, tā, principā, ja mēs taču salā nesvīstam, mēs drebam. Vai nu siltā laikā mēs taču nedrebam, mēs sākam svīst. Ja, tātad ķermenis nekad nekļūdās. Tur ir ieliktas programmas, kas palīdz mums izdzīvot. Tā, meitenes, pirms es eju tālāk stāstīt jums beidzot, kas ir bioloģiskais konflikts un kad viņš rodās. Es zinu, ka jums ir daudz jautājumu, bet uzrakstiet, vai ir kaut drusku jums skaidrs, pa ko iet runā. Un tad paņemam 10 minūtes pārtraukumu. Vai doma skaidra, bet tas mehānisms, kāpēc tā ir vēl ne līdz galam. Par to otrajā daļā. Man ir te skaidrs. Ok, labi, meitenes, paņemam pārtraukumu, ja? Esam atpakaļ 23.